Šajā svētdienā mēs aplūkosim, manuprāt, vienu no viszināmākajām vecās derības, ja ne tikai Daniela grāmatas raksturvietu, tātad Daniela 6. nodaļa. Tad aicinu, ka mēs varētu vērt vaļā un arī izlasīt slaveno atgadījumu par Danielu un lauvu bedri. Daniela grāmatas 6. nodaļa. Mēdietis Dārijs pārņēma valsts varu 62 gadu vecumā. Dārijam lapa tika iecelts 120 satrapus, kas pārvaldītu visu valsti, un par tiem 3 pāraugus. Viens no viņiem bija Daniels. Satraptiem sniedza aplēses, lai ķēniņam nerastos zaudējumi. Daniels bija pārāks par visiem pāraugiem un satrapiem, jo viņam bija izcils prāts, tādēļ ķēniņš gribēja viņu iecelt pār visu valsti. Bet pāraugi un satrapi meklēja iemeslu apsūdzēt Danielu valsts lietās, taču nespēja atrast nevienu kļūdu, jo viņš bija uzticams un nevienā lietā tie neatrada nec nolaidību, nec kļūdu. Tad šie vīri teica, mēs neatradīsim neko citu pret Danielu, ja nu vien par viņa dieva likumiem. Tad šie pāraugi un satrapi devās pie ķēniņa un sacīja, ķēniņš Dārijs, lai dzīvo mūžīgi. Visi pāraugi, valsts pārvaldnieki, satrapi, manziņi un virsnieki iesaka ķēniņam izdot likumu, bargu aizliegumu, ka ik viens, kas nākamajās 30 dienās lūgs kādu citu, kādu dievu vai cilvēku, izņemot tevi, ķēniņ, ir iemetams lauvu bedrē. Tad ķēniņi izsludina šādu aizliegumu un rakstiski apstiprina, ka tas ir negrozāms mēdiešu un persiešu likums, kas nav atceļams. Un ķēniņš Dārijs parakstīja šo aizliegumu. Daniels uzzināja, ka parakstīt šāds likums un devās mājās. Viņa augšistabas loks vienmēr bija atvērts pret Jeruzālemi. Un tāpat kā iepriekš, viņš 3 reizes dienā ceļos nometies, lūdza un slavēja Dievu. Tad šie vīri sapulcējās, atnāca un ieraudzīja, ka Daniels lūdz un pateica savam dievam, un tūdaļ tie devās pie ķēniņa, lai runātu par aizliegumu. Vai tad tu, ķēniņ, neparakstīji aizliegumu, ka ik viens, kas nākamajās 30 dienās lūgs kādu dievu vai cilvēku, izņemot tevi, ķēniņ, ir iemetams lauvu bedrē? Ķēniņš atbildēja, tik tiešām, tas ir mēdiešu un persiešu likums un nav atceļams. Tad tie sacīja ķēniņam, Daniels, viens no Jūdas trimdiniekiem, neņem vērā nec tevi, ķēniņ, nec tevis parakstīto aizliegumu pavēli. Viņš 3 reizes dienā turpina savus lūgšanas. To dzirdējis ķēniņš bija ļoti sarūktināts un apsvēra savā prātā, kā glābt Danielu. Līdz saulrietam viņš centās to atbrīvot. Bet šie vīri atkal nāca pie ķēniņa un tam teica, tu zini, ķēniņ, ka mēdiešu un persiešu likumi, visi aizliegumi un pavēles, ko ķēniņš ir izdevis, nav atceļami. Tad ķēniņš lika atvest Danielu un iemest to lauvu bedrē. Ķēniņš teica Danielam, lai tavs dievs, kam tu nemitīgi kalpo, glābj tevi. Atnes akmeni un uzlika bedrē, un ķēniņš to aizzīmogoja ar savu zīmogu un augstmaņu zīmogiem, lai neviens nevarētu iejaukties. Ķēniņš iegāja pilī un visu nakti pavadīja bez ēdiena un jautrības, nevarādams aizmigt. Tiklīdz uzausa rīts, ķēniņš cēlās un steigšus devās uz lauvu bedri. Pienāca pie bedres, kurā bija Daniels, ķēniņš sauca Danielu skumjā balsī. Daniel, tu dzīvā dieva kalps, vai tās dievs, kuram tu nemitīgi kalpo, spēja paglābt tevi no lauvām? Daniels sacīja ķēniņam, ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi. Mans dievs sūtīja eņģeli un aizdarīja lauvu rīklus, ka tās mani nesaplosīja, jo neesmu pret viņu noziedzies un arī ķēniņam neesmu darījis sliktu. Tad ķēniņš kļuva varen līksms un pavēlēja Danielu izvilkt no lauvu bedres. Viņu izvilka un viņam neatrada nevienu brūci. Daniels bija uzticējies savam dievam. Ķēniņš pavēlēja atvest tos vīrus, kas bija ēdušies pret Danielu un iemest lauvu bedrē kopā ar viņu bērniem un sievām. Tie vēl nebija nokrituši līdz bedres apakšai, kad lauvas tos sakampa un sadrupināja tiem visus kauliņus. Tad ķēniņš Dārijs rakstīja visiem ļaudīm, ciltīm un tautām, kas mīt virs zemes. Miers lai jums bagātīgi. Šāda ir mana pavēle. Visā manis pārvaldītajā valstī ik viens lai dreb un bīstas Daniela dievu. Viņš ir dzīvs dievs un viņš ir mūžīgs. Viņa valsts nav iznīcināma, viņa valdībai nebūs gala.
Viņš glābj un atbrīvo, dara zīmes un brīnumus debesīs un virs zemes. Viņš paglāb Danielu no lauvu nagiem. Tā Danielam veicās Dārija un persiešu Kīra valdīšanas laikā. Tas ir kunga vārds šai dienai. Lūksim, lai kunga gars arī mums palīdz šo vārdu pārdomājot. Dzīvs ir Dievs un viņš ir mūžīgs. Patiesi, mūsu Dievs ir dzīvs un viņš ir mūžīgs, tāpēc mēs ar priekpilnu pazemību, debes Tēvs, nākam tavā priekšā šajā pēcpusdienā, lai lūgtu pēc palīdzības mums saprast to, ko tu caur savu vārdu māci, un dotu spēku un izdošanos dzīvot saskaņā ar tavu vārdu pamācību. Palīdz mums šodien būt uzmanīgiem, rūpīgiem klausītājiem un palīdz arī man runāt skaidri un uzticīgi tām, ko tavs vārds māca. Āmen. Lai kurā vēstures posmā mēs, kā kristieši, arī nedzīvotu, mēs zinām to, ka visos gadsimtos, visos laikos, visās vietās, lai kur kristieši arī nebūtu bijuši, reizēm biežāk, citreiz varbūt netik bieži, mums kā kristiešiem ir jāmaksā par savu ticību un uzticēšanos Dievam. Es tikai pat kā sapratu, ka šī ilustrācija varbūt kādam liks sarauties, bet, draugi, mēs to pacietīsim. Prātā uzreiz nāk piemērs ar Ēriku Lidelu, kurš bija šis slavenais skotu sprinteris, kurš piedalījās 1924. gada Parīzes Olimpiskajās spēlēs, un viņš saņēma zelta medaļu pa 400 metriem, un viņš izstājās no 100 metru sacensībām. Un viņam jautāja, kāpēc, Ērika, tu izstājies no 100 metru sacensībām, jo tas taču bija tavs galvenais skrējiens. Viņš teica, tad, kad es uzzināju, ka priekšsacīkstes notiks svētdienā, kunga dienā, tad es teicu, ka es nepiedalīšos. Vēlāk šis vīrs kļuva par misionāru, viņš darbojās kā misionārs Ķīnā, bet šim vīram viņa pārliecība, viņa ticība kungam kaut ko maksāja. Un viņa gadījumā tā bija zelta medaļa, kas gandrīz tikpat kā jau bija viņa rokā. Draugi, kā es teicu, šajā maratona dienā daži no jums klātesošiem arī skrēja, un šī ilustrācija nav gluži tā kā rājiens, saka, jūs pagāni tādi skrējāt Rīgas maratonā. Tas nav par to. Ja godīgi, tad, ja es nebūtu tik slinks skrējies, es arī tos 200 metrus varbūt labprāt noskrietu. Joks. Lai kā arī nebūtu, šis piemērs ar to Ēriku Lidelu mums liek aizdomāties par to, ka reizēm mūsu kristiešu dzīvē patiešām var būt situācijas, kurās ir jālaiž garām kaut kāda lielā iespēja vai kaut kas labs, kaut kas svarīgs. Tikai tādēļ vien, ka piedalīšanās šajā lietā vai šīs iespējas izmantošana mums laupītu uzticību mūsu kungam. Mūsu ticība kaut ko maksā. Un kaut kādā ziņā šīs dienas raksturvieta viņa patiešām uzdod šo jautājumu, cik mēs esam gatavi maksāt par savu uzticību Kristum. Ko mēs esam gatavi dot? Daniela grāmatas 6. nodaļa apraksta notikumu, kurā Daniels burtiski piedzīvo vienu no tiem vainu vai brīžiem, kur izšķirās viņa tā lielā uzticēšanās Dievam. Vai nu tu pielūdz valdnieku un saglabā savu dzīvību, vai arī turpini palikt uzticīgs Dievam, bet savu dzīvību zaudē. Un šajā nodaļā patiesībā vēl svarīgāks jautājums par to, cik tu esi gatavs maksāt par savu ticību Dievam, ir jautājums, kā pastāvēt tad, kad mūsu ticība tiek pārbaudīta. Tad, kad mēs saskaramies ar šīm situācijām un apstākļiem vai kādām lietām, kurās mums ir jāsaka, bet tas kaut ko maksās. Kur gūt drosmi? Un šīs nodaļas atbilde ir drosme nāk no pareizas teoloģijas. Proti tas, ko mēs zinām par to, kāds ir Dievs, mums kā kristiešiem dos vajadzīgo drosmi, vajadzīgo atbildi, vajadzīgo spēku,
pastāvēt šāda veida situācijās. Tas, ko mēs zinām par Dievu, mums palīdzēs palikt uzticamiem kā Dieva ļaudīm. Un 6. nodaļa, un šī ir 6. nodaļas galvenā doma, tā mūs māca par to, ka Dievs ir visvarens. Un ja īpaši mums būtu jāpaskaidro, kur šī viņa visvarenība izpaužās, tad Dieva visvarenība izpaužās tajā, ka viņš spēj savus ļaudis izglābt pat no nāves. Dievs ir varens, un viņš spēj izglābt savus ļaudis, pat ja viņa ļaudis dodas nāvē. Un, manuprāt, šī patiesība skaļi un skaidri tiek pausta nodaļas izskaņā, un tā nāk no šī pagānu valdnieka Dārija mutes. Ieskatieties 28. pantā, kur Dārijs apliecina to, kāds tad ir Dievs. Viņš saka, viņš glābj un atbrīvo, dara zīmes un brīnumus debesīs un virs zemes. Viņš paglāba Danielu no lauvu nagiem. Dievs ir visvarens. Viņš spēj izglābt savus ļaudis, pat ja viņi atrodas nāves priekšā. Un šī nodaļa sastāv no tādām divām daļām. Mēs redzam, ka pirmajā trešdaļā ir šī schēmošana un šī Daniela kolēģu nejaukā rīcība, kurā viņi cenšas atbrīvoties no Daniela, likvidēt Danielu. Un tad atlikusī nodaļa mums parāda to, ka Dievs ir vairāk nekā spējīgs savu cilvēku izglābt no drošas nāves. Aplūkosim šīs divas daļas. Pirmā daļa, kad palikt uzticīgiem Dievam, var maksāt dzīvību. Nodaļa sākas ar jaunu varu, jaunu valdnieku. Bābeles impērija, atcerēsimies, ir sabrukusi. Tās vietā ir nākusi jauna vara, mēdiešu persiešu impērija. Belšasars ir nogalināts, viņa vietā ir Dārijs, kurš ir šis mēdiešu ģenerālis. Vēsturnieki joprojām diskutē un lauž ķēpus par to, vai Dārijs un Kīrs ir viena un tā pati persona, vai viņi ir divi, Kīrs galvenais un Dārijs tā kā tāds otrais valdnieks. Draugi, lai kā arī nebūtu, varbūt kādu dokumentu kādreiz atradīs, bet tas lietas būtību nemaina mūsu šīs dienas stāstā. Un kā jau tas ir parasts, tā, ka nāk jauna vara pie stūres, pie ruļļiem, tad visas lietas mainās. Reformas un pārkārtošanas, un tas ir tas, ko mēs redzam arī šīs nodaļas sākumā. Dārijs ieceļ 120 satrapus, pār satrapiem ir 3 pāraugi, un viņu visu kopīgais uzdevums ir gādāt par to, lai valstī viss būtu kārtībā, lai ķēniņam nebūtu nekādi zaudējumi. Un mēs redzam, ka viens no šiem 3 pāraugiem ir mūsu sirmais Daniels. Danielam šajā brīdī ir jau pāri pa 80 gadiem. Viņš ir trimdā pavadījis 70 gadus. Un mēs redzam, ka Daniels ir ne tikai viens no šiem pāraugiem, bet viņš ir ritīgs malacis. Kā saka, viņš lietas tik labi dara, ka ķēniņš nolēma viņu iecelt par galveno starp pāraugiem. Un tas ir vislielākais pagodinājums, ko Daniels varētu saņemt. Bet, protams, un jūs varbūt priecāsieties, ka tas tā ir. Izrādās, ka ne tikai Latvijā, bet arī senajā pasaulē, tur, kur vienam ir panākumi un veiksme, tur citiem rodas skaudība. Mēs redzam to, kā pārējie satrapi un pāraugi, viņi uzzinot par to, ko ķēniņš ir nodomājis, viņi metās uz vienu roku, lai ne tikai tā kā atlaistu Danielu, bet patiesībā, lai likvidētu Danielu. Un mēs lasām to 5. pantā, kā viņiem neizdodas neko atrast. Daniela, ja tā teikt, papīri ir kārtībā, tur nav neviena kļūdiņa, visi rēķini ir apmaksāti, tur nav nekādas fiktīvas nodarbinātības, tur nav kur piesieties. Vienīgais, kā varētu Danielu iegāzt, ir izmantot viņa ticību Dievam. Skatieties 6. pantā. Tad šie vīri teica, mēs neatradīsim neko citu pret Danielu, ja nu vien par viņa Dieva likumiem.
Un mēs varam tikai pieņemt to, ka šie ierēģi viņi nebija kaut kādi dunduki. Viņi zināja to, ka viens no Dieva likumiem, kuru Daniēls ievēroja, ir šis: lai tev nav citu dievu bez manis. Runa, protams, ir par pirmo bausli, kas aizliedz Daniēlam un tāpat arī visiem citiem jūdiem pielūgt jebko citu, kas nebūtu viņu dzīvais, varenais Dievs. To zinādami, viņi izkaļ plānu. Lasam tālāk. Tad šie pāraugi un satrapi devās pie ķēniņa un sacīja: ķēniņš Dārijas, lai dzīvo mūžīgi. Visi pāraugi, valsts pārvaldnieki, satrapi, manziņi un virsnieki iesaka ķēniņam izdot likumu, bargo aizliegumu, ka ik viens, kas nākamajās 30 dienās lūgs kādu citu dievu vai cilvēku, izņemot tevi, ķēniņu, ir iemetams lauvu bedrē. Tad ķēniņi izsludina šādu aizliegumu un rakstiski apstiprina, ka tas ir negrozāms mēdiešu un persiešu likums, kas nav atceļams. Šajos vārdos mēs jau jūtam to medutiņu, kas tur tek, vai ne? Ķēniņš, vai tu gribētu uz 30 dienām būt tā kā Dievs? Kurš ķēniņš negribētu? Kurš no mums negribētu kaut vai uz 3 dienām? Vai varbūt šajā brīdī šie cilvēki patiesībā ir vēl rafinētāki, un viņi piedāvā ķēniņam, kurš ir, atcerēsimies, viņš tikko ir sācis valdīt pār jaunu ieņemtu teritoriju. Un šī varētu būt iespēja, šīs 30 dienas mums parādīs to, kurš ir lojāls tev un kurš nav lojāls tev. Visi, kas pielūgs tikai tevi, tie būs lojāli, un visi tie, kas nepielūgs tevi, acīm redzot, viņiem ir kādi slēpti motīvi un iemesli, un tādēļ viņi ir iemetami lauvu bedrē. Lai kā arī nebūtu draugi, vai tā būtu Dārija patmīlība, pastieties, man pielūgs kā dievu, vai tas būtu tāds labs plāns, kā pārbaudīt to, kur ir lojāli, kur nav lojāli, ķēniņš parakstīja šo aizliegumu. Un saskaņā ar mēdiešu persiešu likumiem šāda veida aizliegumi, ja viņi ir parakstīti, tad viņus ir jāievēro arī ķēniņiem. Manuprāt, mēs šeit varētu burtiski teikt, tas ir akmenī iekalts. Un starp citu, vai lasot šo nodaļu, jūs pamanījāt, kā autors apzināti uzsver šo faktu? 6. nodaļas 9. pantā, 6. nodaļas 13. pantā, 6. nodaļas 16. pantā viena frāze, šis viens teikums: mēdiešu un persiešu likums, tas nav atceļams. Ir tāda sajūta, ka autors viņš tā kā tādu spriedzi rada. Mēs jau jūtam, ka kaut kas briest, kas būs vērsts pret Daniēlu, kur neviens cilvēks neko nevarēs līdzēt. Likums ir izdots, likums ir parakstīts. Mēs redzam, 11. pantā Daniēls uzzina, ka šāds likums ir pieņemts un parakstīts, un tas nav atceļams un grozāms. Un ko Daniēls dara? Ieskatieties 11. pantā. Ko viņš dara? Neko tādu. Viņš turpina dzīvot tā, kā viņš līdz šim ir dzīvojis. Viņš turpina darīt to, ko viņš visus šos 70 gadus ir darījis. Viņš 3 reizes dienā pagriezies pret Jeruzalemi, lūdz Dievu. Jeruzaleme ir tā vieta, kur viņa prāt Dievs ir licis saukt pēc palīdzības, slavēt Dievu par visām lietām. Daniēls zināja to, kas ar viņu var notikt, bet viņš vienalga uzticīgi darīja to, ko Dievs savā vārdā bija pavēlējis. Draugi, es nezinu, ko jūs darītu, ja jūs būtu Daniēla vietā. Varbūt šeit mūsu vidū ir kāds drosmīgais un teikt, protams, 3 reizes dienā lūgšanas Jeruzalemes virzienā, bet varbūt kāds cits šeit klātesošais teikt, vai tad Jēzus neteica? Tad, kad jūs lūdzat, tad ejiet kambarī, klusiņām pie sevis, logi tur nav. Un vai tad Dievs nedzird arī mūsu klusās nopūtas? Mums jau nav skaļi jālūdz. Daniēl, kāpēc tu dari šīs lietas? Iespējams, daudz no mums teikt, mums jau tā dzīvē ir tik sarežģītas lietas, kāpēc vēl kaut kādu uguni uz sevi izsaukt? Bet fakts ir tāds, ka ik viens kristietis, ik viens Dieva cilvēks, kurš
vēlas būt uzticīgs kungam, nespēs ilgi lidot zem radara. Jo pienāks situācijas, pienāks brīži, kurās mums būs kaut kas jāzaudē, no kaut kā jāatsakās, lai demonstrētu to, kur tad ir mūsu lojalitāte. Kas tad ir tas mūsu dzīves galvenais kungs un valdnieks? Jā, reizēm mēs, kā kristieši, savas pārliecības dēļ varam burtiski stāties tiesas priekšā. Un es, draugi, nerunāju par islāma valstīm, kur kristiešiem var klāties slikti, ja viņi tiek pieķerti, vai par komunistisko Ķīnu vai Ziemeļkoreju. Es nerunāju par tādām ekstrēmām vietām. Es runāju par Eiropu. Man liekas, daudz no mums zina pēdējos pāris gados, tepat Skandināvijā, Somijā. Es pagājušajā nedēļā lasīju par vienu gadījumu Īrijā, kur parasti kristieši tikai tādēļ vien, ka viņi ir citējuši kādu raksturvietu vai lietas saukuši īstajos vārdos, ir bijuši spiesti stāties tiesas priekšā. Viņi ir apsūdzēti tajā, ka viņi nodarbojas ar netolerantām lietām, ka viņi diskriminē kādu vai aizskar kādu. Tas notiek tepat Eiropā, nemaz tik tālu no mums. Taču, manuprāt, šī apziņa par to, ka uzticība Dievam kaut ko maksā, ir klātesoša visā mūsu ikdienas dzīvē. Kurš gan no mums nav piedzīvojis tādu situāciju, kur, atkal triviāls piemērs, kur ir jāizvēlās starp teātri, maratonu vai koncertu un dievkalpojumu? Draugi, es nesaku, ka šad un tad mēs nevaram aiziet uz kādu izklaides pasākumu svētdienā. Par to vispār nav runa. Jautājums par to, kas ir tā trajektorija mūsu ticības dzīvē. Vai kurš gan no mums nav saskāries ar spiedienu darīt kaut ko ne līdz galam pareizu un labu, lai paliktu labās attiecībās ar saviem draugiem, darba kolēģiem, un no otras puses riskēt ar to, ka mūsu attiecības ar draugiem, skolas biedriem, darba kolēģiem var izirt tādēļ, ka mēs esam tie pareizie, kuri noteiktas lietas nedara. Es domāju, ka mēs visi savā ikdienā esam saskārušies ar šāda veida situācijām un spiedienu. Vai tā būtu atpūta, vai tas būtu darbs, vai tā būtu skola, vai tas būtu attiecības. Mēs visu laiku esam aicināti palikt uzticīgi kungam. Un reizēm tas ir ļoti grūti, un reizēm tas ir ārkārtīgi nepatīkami. Un tādēļ mēs bieži vien izvēlamies lidot zem radara. Taču mēs to nevaram ilgi darīt, tāpēc ka agrāk vai vēlāk mums ir jādemonstrē tas, kam mēs esam patiesībā uzticīgi. Un tad ir tas jautājums, ko es uzdevu arī sākumā. Kur lai mēs rodam tādu drosmi, kāda piemita Danielam? Un, draugi, ja mēs tā padomājam, tad, manuprāt, Daniels jau nebija nekāds supercilvēks, pārcilvēks. Viņš vienkārši bija cilvēks ar pareizu teoloģiju. Viņš bija cilvēks, kuram bija pareiza izpratne par to, kāds ir Dievs. Iepriekšējās 5 nodaļās mēs redzam to, ka Danielam ir izpratne par to, ka Dievs ir īstais un patiesais ķēniņš pār visām pasaules tautām. Viņš ir tas, kurš valda pār pasauli. Viņš ir tas, kurš valdniekus ieceļ un atceļ. Tāpat Daniels zināja to, ka ķēniņa dzīvība ir Dieva rokās. Daniels zināja to, ka Dieva griba vienmēr notiek par spīti tam, kā viens vai otrs pasaules varenais būtu izplānojis lietas darīt. Danielam ir pareiza izpratne par to, kāds ir Dievs. Vai Danielam nebija bail? Mēs varam pieņemt, ka bija bail. Vai Danielam neradās šaubas, kaut kādi jautājumi par to, kāpēc viņš ir šeit un kāpēc ar viņu notiek viss tas, kas notiek šo 70 gadu garumā? Protams, teksts mums to neatklāja, bet mēs varētu pieņemt, ka jā, bija kaut kādas šaubas un jautājumi. Taču Daniela stingrā stāja balstījās nevis viņa paša spējās, vai varenībā, vai gudrībā, vai vēl nezinu kur. Ne, tā balstījās tajā, ka viņš zināja, kāds ir viņa Dievs. Kāds ir viņa Dievs.
un tas, ko viņš zināja par Dievu, viņam deva spēku, arī drosmi, gudrību šajās situācijās pastāvēt. Pasaule vienā vai citā veidā bieži vien mēģinās likvidēt. Ja ne burtiski likvidēt, tad apsmiet vai apklusināt vai kaut kā pavilkt uz zoba Dieva cilvēkus. Bet tad ir šī otrā lieta. Dievs savējos var izglābt pat no nāves. Mēs redzam, kā šie Dieva vīra, Daniela ienaidnieki, tā ir komiska situācija. Viņi tur salasās, es nezinu, kur Daniels dzīvoja, Hruščovkā 5. stāvā, nezinām mēs, kur viņš dzīvoja. Bet viņi tur stāv un gaida, kad pavērsies loks un kad viņi dzirdēs to, ko viņi grib dzirdēt. Un patiešām ilgi viņiem nav jāgaida. Viņi dzird, kā Daniels lūdz un slavē Dievu, un to dzirdējuši, viņi jož pie ķēniņa. Skatieties no 13. panta. Vai tad tu, ķēniņ, neparakstīji aizliegumu, ka ik viens, kas nākamajās 30 dienās lūgs kādu dievu vai cilvēku, izņemot tevi, ķēniņ, ir iemetams laubedrē? Ķēniņš atbildēja, tik tiešām, tas ir mēdiešu un persiešu likums un nav atceļams. Tad es sacīju ķēniņam, Daniels, viens no Jūdas trimdniekiem, neņem vērā nec tevi, ķēniņ, nec tevis parakstīto aizliegumu pavēli. Viņš 3 reizes dienā turpina savas lūgšanas. To dzirdējis ķēniņš bija ļoti sarūktināts un apsvēra savā prātā, kā glābt Danielu. Līdz saulrietam viņš centās to atbrīvot. Bet šie vīri atkal nāca pie ķēniņa un teica, tu zini, ķēniņ, ka mēdiešu un persiešu likumi, visi aizliegumi un pavēles, ko ķēniņš ir izdevis, nav atceļami. Tad ķēniņš lika atvest Danielu un iemest to laubedrē. Ķēniņš teica Danielam, lai tavs Dievs, kam tu nemitīgi kalpo, glābj tevi. Atnes akmeni un uzlika bedrei, un ķēniņš to aizzīmoga ar savu zīmogu un augstmaņu zīmogiem, lai neviens nevarētu iejaukties. Mēs nezinām, kādas bija šīs attiecības starp Danielu un Dāriju, bet tā vien izskatās, ka šo dažu mēnešu laikā, kopš Dārijas sāka valdīt par Bābeles pilsētu, viņa un Daniela starpā bija izveidojušās ļoti īpašas attiecības. Jo mēs redzam, ka viņš pārdzīvo par to, ka Danielam ir jādodas nāvē. Un viņš tur krustu šķērsu domā un lauza galvu līdz pat saulrietam par to, kā varbūt tās atrast kādu, likuma robiņu, kā vēl to Danielu varētu izglābt. Bet mēs redzam to, ka ķēniņš Dārijs, viņš ir sasaistījis pats sev rokas. Viņš ir parakstījis likumu, kuru nav iespējams ne mainīt, ne atcelt. Spriedze šajā rakstvietā ir liela. Nav neviena likuma cauruma, kas varētu Danielu izglābt. Dārijam nekas cits neatliek, kā Danielu iemest tajā bedrē pie lauvām. Uzvelt virsū akmeni un aizīmogot to. Es zinu, ka tas vairs nav iespējams, jo mēs nu pat kā izlasījām visu raksturvietu. Bet ja mēs nezinātu, ar ko šis viss beidzās, un šī nodaļa tiktu uzņemta 2 sēriju mākslas filmā, tad, manuprāt, šī vieta, 6. nodaļas 17. pāns, būtu ideāla vieta, kur noslēgt 1. sēriju. Piekrītat? Ar pamatīgu spriedzi un intrigu. Ķēniņš Dārijs saka, lai Dievs, kam tu nemitīgi kalpo, glābj tevi. Nākamajā nedēļā mēs uzzināsim to, vai izglāba vai neizglāba. Pamatīga spriedze. Vai Dievs izglābs savu kalpu, kuram Daniels tik uzticīgi ir kalpojis. Nākamā nedēļa sākās jaunā sērija. Un mēs visi atviegloti nopūšamies. Dievs patiešām iejaucās un izglāba Danielu no laubedres. Lasam tālāk no 20. panta. Tiklīdz uzausa rīts, ķēniņš cēlās un steigšus devās uz laubedri. Pienācis pie bedres, kurā bija Daniels, ķēniņš sauca Danielu skumjā balsī. Daniel, tu dzīvā Dievu kalps, vai tavs Dievs, kuram tu nemitīgi kalpo, spēja paglābt tevi no lauvām? Klusums.
Daniels sacīja: ķēniņam ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi. Mans Dievs sūtīja eņģeli un aizdarīja lauvu rīklis, ka tās mani nesaplosīja, jo neesmu pret viņu noziedzies un arī ķēniņam neesmu darījis sliktu. Tad ķēniņš kļuva varenlīksms un pavēlēja Danielu izvilkt no lauvu bedres, un viņam neatrada nevienu brūci. Daniels bija uzticējies savam Dievam. Dievs izglāba Danielu no tā, ko visi uzskatīja par drošu nāvi. Dievs izglāba Daniela situāciju, kur neviens cilvēcisks risinājums, neviena juridiska, šķirbiņa neko nevarēja izdarīt. Un to darot, Dievs visiem apkārtējiem, ķēniņam Dārijam un visiem pārējiem, kas tur bija klātesoši, pierādīja to, ka Daniels ir nevainīgs. Viņš bija ne tikai uzticīgs savam kungam, viņš neko sliktu nebija izdarījis arī Dārijam. Un epizode beidzas ar to, ka pēc šīs vienas nakts gavēņa lauvām bija tādas dzīves, kuras iespējams viņas savu mūžu laikā nebija piedzīvojušas. Šajā lauvbedrē tiek samesti visi, kuri bija vēlējuši Danielam ļaunu. Vai Dievs var savējos izglābt? Pat no nāves. Un atbilde ir jā. Dievs ir tik varens, ka viņš savējos var izglābt pat no nāves. Nešaubīgi, viennozīmīgi viņam pieder šāda vara. Brāļi un māsas, te gan būtu svarīgi būt uzmanīgiem ar secinājumiem. Mēs šo nodaļu saprastu nepareizi, ja mēs pie sevis tagad sāktu domāt, redzi, mums kā Dieva ļaudīm ne no kā nav jābaidās. Dievs mūs no visa izglābs, burtiski no visa izglābs. Nē, tas nav tas, ko šī raksturvieta māca. Atcerēsimies sprediķa sākumā pieminēto Ēriku Lidelu, šo vīru, kurš atteicās no zelta medaļas tikai tādēļ vien, ka viņš negribēja skriet svētdienā. Jūs zināt, kā viņš beidza savu dzīvi? Viņš aizbrauca uz Ķīnu, strādāja kā misionārs. Otrā pasaules kara laikā viņš nonāca Japāņu gūstā, kur viņš koncentrācijas nometnē tika nomocīts un nomira. Tas ir tas, kā viņš beidza savu dzīvi. Dievs viņu neizglāba. Vai Dievam bija pienākums izglābt Danielu? Nebija tāda pienākuma. Bībele ir pilna ar liecībām par to, kā uzticami Dieva vīri un sievas tiek mocīti, tiek vajāti, tiek mesti cietumā, tiek spīdzināti, tiek sisti, tiek nogalināti. Man liekas, mums ir jābūt akliem pret Bībeles skaidro mācību, ja uzskatām, ka Dievam ir kaut kāds pienākums saviem uzticīgajiem ļaudīm dāvāt veselību, dzīvību un vēl nezinu kādas lietas. Lai Dieva ļaudis nekad nezinātu, kas ir trūkums, kas ir bats, kas ir ciešanas, kas ir vajāšanas, kas ir grūtības. Piedodiet, bet Bībele neko tādu nemāca. To nemāca ne Jēzus, to nemāca viņa apustuļi. Daniela grāmata, citiem vārdiem sakot, savalkot to visu kopā, nav grāmata, jeb šī nodaļa nav nodaļa, no kuras mēs varam paņemt, redzi, tas notika ar Danielu, ja es būšu uzticīgs, tas notiks ar mani. 1 pret 1. Ne, tas nav tas, ko šī raksturvieta mums māca. Šī raksturvieta māca par to, ka Dievs var izglābt savējos. Viņš ir pietiekami varens, lai savējos izglābtu no nāves. Patiesībā mēs esam aicināti iet nedaudz tālāk par to, kas notiek šeit ar Danielu. Mēs redzam, ka izglābjot Danielu no lauvu bedres, Dārijs viņu īstenībā ieceļ vēl lielākās varas pozīcijās. Viņa apsūdzētāji, viņa konkurenti, viņa ienaidnieki, viņi visi ir iznīcināti. Draugi, šī nodaļa viņa noslēdzās ar Dāriju, kurš slavē Dievu un izdod vēl vienu nemaināmu pavēli, rīkojumu. Un šis rīkojums no 26. panta uz priekšu mums atklāja to, ka Dievs ir galvenais.
Viņš ir varenākais pār visiem ķēniņiem, un viņš savu varenību demonstrē ar to, ka viņš spēj savus cilvēkus izglābt no nāves. Un konkrēti Danielu paglāba no lauvu bedres. Redzot Dievu, paglābjot Danielu, mēs kā Daniela grāmatas lasītāji, mēs sakam, bet tas kaut kur ir dzirdēts, taisnība. Tad, kad ķēniņš Nebukadnecars 4. nodaļā piedzīvoja Dieva pārmācību, viņš teica tieši tos pašus vārdus. Dievs ir varens valdnieks, viņš valda pār visiem, viņa valstība ir mūžīga. Taču, manuprāt, un to mēs nevaram ieraudzīt šajā tekstā, bet to mēs zinām no vēstures. Man liekas, ka ar to Daniela izglābšanu no lauvu bedres ir viena ārkārtīgi svarīga lieta notikusi. Proti, šie notikumi ir aprakstīti 539. gadā pirms Kristus. Tas ir tad, kad šī lauvu bedres epizode notika. Ir ļoti zīmīgi tas, ka tas ir tieši tas pats gads, kad vai tas bija Dārijs, vai tas bija Kīrs, vai tas bija Kīrs Dārijs vienā personā, tika izdots šis dekrēts, kas ļāva jūdiem un ne tikai jūdiem, visām tautām, kas bija savestas gūstā no malu malām. 539. gads. Dekrēts, jūs varat atgriezties savās mājās. Jūs varat ne tikai atgriezties, bet jūs varat atjaunot savas pilsētas. Jūs varat atjaunot savu reliģisko darbošanos. Un līdz to mēs to tekstā gluži neredzam, bet mēs varētu ļoti, tā ir zināma spekulācija, bet mēs varētu pieņemt, ka šeit, šajā notikumā, atspoguļojas, atklājas tas, cik ļoti brīnišķīgā un neparastā veidā Dievs darbojās caur visādiem satrapiem un pāraugiem un manziņiem, kas vai nu skaudības vai kāda cita naida dēļ schēmo un kaļ plānus, bet paši tiek iznīcināti. Un Daniels šajā brīdī, tajā brīdī, kad Izraēla tautai ir dota zaļā gaisma, jūs varat doties mājās. Viņš ir viens no galvenajiem cilvēkiem visā šajā procesā. Vai nevarētu būt tā, ka Dievs caur šī viena cilvēka izglābšanu patiesībā saliek praktiski visādas tās loģistiskās lietas, lai visa viņa tauta varētu atgriezties mājās no trimdas? Ja tas tā ir, tad tas ir iespaidīgi. Bet, kā es teicu, uzlūkosim šo manu teorija ar tādu nelielu piesardzību. Dievs kā varens valdnieks izmanto savus uzticīgos ļaudis. Dievs kā varens valdnieks izmanto neticīgās pasaules schēmas, dažādu birokrātu likumiņus un aizliegumus, lai īstenotu savu plānu, lai īstenotu savu nodomu. Neizskaidrojami, nesaprotami, bet Dieva valstība, viņa darbs iet uz priekšu. Draugi, Dievs ir spējīgs izglābt savēļos no nāves. Viņš ir varens. Dievs ir spējīgs savu tautu pēc 70 gadu trimdas atgriezt mājās. Kurš to būtu domājis, vai ne? Bet tas notika. Bet es teiktu, ka šī raksturvieta mūs aicina paraudzīties vēl uz vienu glābšanas notikumu. Mēs ļoti labi zinām, ka visa vecā derība, visi lielie vecās derības notikumi, visi galvenie varoņi, vai tas būtu Mūzes, vai tas būtu Dāvids, tas viss kaut kādā veidā ir saistīts ar Kristus personu un to darbu, ko Kristus ir paveicis. Atcerieties Lūkas evaņģēlija izskaņā, kur Jēzus satiek savus mācekļus uz Emavas ceļa, viņi tur spriež un diskutē, un tāds Jēzus ar viņiem izskrien cauri visai vecās derības vēsturei un pasaka, tas viss runā par mani. Visa vecā derība kaut kādā veidā ir saistīta ar mani. Un es nezinu, vai jūs, lasot šo 6. nodaļu, pamanījāt vairākas lietas, kuras tā aizdomīgi atgādina par Jēzus ciešanām, krusta nāvi un augšām celšanos. Dārijs savā bezspēcībā nevarēja atbrīvot Danielu. Protams, šīs lietas nav viens pret vienu, bet ir līdzīgas. Ja? Valdnieks nevarēja atbrīvot, tāpēc, ka likums neļauj.
Pilāts gribēja atbrīvot Jēzu, bet nevarēja. Gan Daniēls, gan Jēzus, viņi abi divi ir nepatiesi apsūdzēti, pilnīgi nevainīgi cilvēki. Un tas ir visiem acīm redzams. Abi divi cieš klusu savu apsūdzētāju priekšā. Abiem tiek piespriests nāves sods. Daniēla bedrē tiek uzlikts akmens virsū, kas tiek aizzīmogots. Jēzus kapam tiek pievelts priekšā akmens, kas ir aizzīmogots. Gaismai austot, Dārijs steidzās uz kapu, uz bedri, lai skatītos, kas ir noticis. Gaismai austot, sievietes steidzās uz Jēzus kapu. Daniēls ir dzīvs, Jēzus ir dzīvs. Daniēls tiek attaisnots un viņa apsūdzētāji tiek tiesāti. Jēzus tiek attaisnots caur savu augšām celšanos, un viņa apsūdzētāji agrāk vai vēlāk saņems sodu. Draugi, es nesaku, ka šeit ir 1-1. Daniēls, tas, ko viņš piedzīvoja, norāda uz Jēzu. Taču, manuprāt, tās līdzības ir pārāk daudz un pārāk līdzīgas, lai mēs neteiktu, ka kaut kas šeit tāds neparasts notiek. Un, manuprāt, šīs paralēles nemaz nav, kā saka, baltiem diegiem šūts, tāpēc, ka sākot ar nākamo nedēļu, mēs patiešām nirsim iekšā Daniēla grāmatā, tajās, kā daži saka, murgainajās nodaļās, kur neko nevar saprast. Bet mēs redzēsim, ka šajās nemaz tik murgainajās nodaļās, šajās apokalipses nodaļās, Jēzus ir klātesošs. Un vai nevarētu būt tā, ka šī 6. nodaļa mums jau liek domāt par to, ka Dievs ir paredzējis vēl grandiozāku glābšanu, vēl iespaidīgāku glābšanu, par kuras eksistenci iespējams šie cilvēki šajā brīdī nezina. Bet tad, kad mēs redzam to, kas notiek ar Jēzu, mēs sakam, jā, Dievs savējos var izglābt, pat ja viņi ir nāvei nolemti. Dievs var dāvāt iespaidīgu glābšanu. Un no Daniēla grāmatas atlikušajām nodaļām mēs redzēsim, ka Dievs šo savu darbu veiks caur savu iespaidīgo varano valdnieku. Caur šo vienu, kurš ir cilvēka dēlam līdzīgs, kuram Dievs deva varu pār valstīm un impērijām, Jēzus Kristus. Draugi, ieklausieties izskaņā šajos vārdos no Ebreju vēstules 5. nodaļas. Kad Kristus savās zemes dzīves dienās ar skaļu kliekšanu un asarām raidīja daudz lūgšanu un saucienu pēc palīdzības tam, kas viņu spēja izglābt no nāves. Viņš tika uzklausīts savas padevības dēļ. Un, lai gan viņš bija dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās. Un padarīts pilnīgs, viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu visiem tiem, kas viņu paklausa. Vēstules ebrejiem autors, viņš pasaka ļoti daudzas un dziļas domas, bet šajā brīdī mums ir svarīgi ieraudzīt to, ka Jēzus ir šis Dieva varenais valdnieks, kurš nāca uz šīs zemes, cieta, tika izsmiets, tika sists krustā, nomira, tika ielikts kapā, kuram pievēla akmeni priekšā. 3. dienā viņš augšām cēlās. Un caur šo visu viņš kļuva par pestīšanas ceļu ikvienam cilvēkam, kurš ticībā pie viņa tveras, kurš sauc viņu par kungu. Un, draugi, mēs no tā visa kopā ņemt varam mācīties, ka, lai kādas grūtības, lai kādi izaicinājumi, lai kādi spiedieni, lai kādi vainu vai lēmumi mums nebūtu jāpieņem, vai cik liela cena mums nebūtu jāmaksā par to, ka mēs esam Dievam uzticīgi ļaudis, mēs ar jums nevaram zaudēt. Kā viens, es domāju, ka viņš nav vienīgais, kurš to ir teicis. Kas ir sliktākais, kas šajā dzīvē ar mums var notikt? Mums var saplosīt izbadējušās lauvas, bet Kristū mums ir dota taisnošana Dievu priekšā. Kristū mums ir apsolīta mūžīga dzīvība. Kristū mēs esam Dieva valstības pilsoņi, kas kādu dienu mājos, paša kunga sataisītajos mājokļos šajā Dieva valstībā. Mūsu kungs ir uzveicis nāvi, un ik viens,
kurš viņam paklaus un pie viņa tveras. Uzveiks nāvi caur viņu. Draugi, līdz ar to šī nodaļa mūs aicina palikt uzticīgiem kungam. Arī tad, ja tas kaut ko maksā. Un skaidrs, ka mēs savā ikdienas dzīvē klupsim un kritīsim. Nevienmēr mēs spēsim saviem līdzcilvēkiem demonstrēt to, ka mēs esam kristieši, mēs esam Dieva ļaudis, mēs veidosim kompromisus, mēs lidosim zem radara, mēs atklāti varbūt kādas stulbības un grēkus darīsim. Ja tā gadās, mums ir augstais priesteris, kurš ir nomiris par visiem mūsu grēkiem. Nāksim viņu priekšā, atzīsim savus kļūdas un grēkus un būsim droši par to, ka pat tie nespēja mūs šķirt no viņa mīlestības. Bet atcerēsimies vienu. Tas, ko mēs zinām par to, kāds ir mūsu Dievs. Viņš ir varens glābējs, kurš spēj pat no nāves izglābt. Lai tas kļūst par mūsu tādu, to vajadzīgo enerģijas dēvu, kas stiprina mūsu drosmi, kas stiprina mūsu tādu stāju un stiprumu. Būt uzticīgiem kungam katru dienu, ikvienā situācijā. Lūksim. Labais dabas Tēvs, patiesi, Tu esi varens Dievs, kurš visas lietas šajā pasaulē lēnām pēc savas gudrības un savu paša lēmumiem virza pretī piepildījumam, proti kādu dienu Jēzus būs valdnieks pār visu visumu. Un visas acis to redzēs. Nebūs neviens, kurš par to šaubīsies. Tēvs, šī būs brīnišķīga diena mums katram, kas paļaujas uz Tevi. Mēs būsim beidzot kopā ar Tevi. Tur nebūs grēka, tur nebūs nāves, tur nebūs ciešanas, bēdas, asaras. Tēvs, mēs zinām, ka Tu esi Dievs, kurš ir tik varens, ka pat nāve Tev nav šķērslis. Un tādēļ mēs lūdzam, lai šī brīnišķīgā patiesība stiprina mūsu ikdienas dzīvošanu. Kungs, vai darbā, vai atpūtā, vai esot kopā ar radiem vai draugiem, mēs varētu drosmīgi un stipri stāvēt kā Tavi ļaudis, lai ko tas arī nemaksātu. Tēvs, un ja mēs klūpam, ja mēs krītam, ja mēs grēkojam, Kungs, ka mēs būtu Tavā žēlstībā gana ātri skriet atpakaļ pie Tevis. Saņemt žēlstību, saņemt Tavu vārdu mierinājumu, celties kājās un atkal stāvēt. Tāpēc Tēvs, paldies par šo stiprinošo vārdu un dod, ka mēs varam to izdzīvot bībā un paklausībā. Jēzus vārdā. Amen.